Reku mūsu pārējā komanda. Krišjāns ar medīto teļu. Sveiki, labie vīri! Labdien! Vietējie? Labdien! Un tas, Džeki, ir ritīgs prieks, ne? Iet paralēlos maršruts. Nu, vecā, apsveic. Paldies, tev arī? Jā. Arī tevi es apsveicu. Iemūžināji kaut ko? 2 sekundes. Brīnišķīgi. Un arī tevi es apsveicu, draugs. Komandas darbs. Tas bija paies komandas darbs, jā. Jā. Viss bija tā, kā tu teici. Ies tur, kur bija jāiet. Vai ne? Jāstāv bija tur, kur bija jāstāv, un jādara bija tas, kas bija jādara. Precīzi. Superīgi. Precīzi. Jā, un kā tev? Kaut kas bija? Jā, bija. Redzēju 2 gotiņas, bet tās bija gotiņas. Tās palaidu, paskatījos skaisti. Jā. Aizgāja. Bet sanāk, viņas izgāja pa to pašu pēdu, pa kur viņas bija ienākuši? Viņas izgāja tieši pa to pašu vietu, pa ko iegājušas. Laiciņš mums atkal ultina. Un šodien tad plāniņš ir iet pa briežu pēdām un mēģināt tam bariņam uzkāpt virsū. Ginters palika vienā vietiņā. Tīri tā pastāvēs, jo kustība ir laba, briežu ir daudz. Un tā, vienkārši baudam. Jo redz, baigi interesanti, ka mēs atradām to pēdu pāri, kas iet pa ceļu. Tad 6 briežu bariņš. Pa pēdu es sāku iet, Ginters palika turpat, kur ir. Un Jānis nostājās uz potenciālas vietas, kur tā kā varētu kursēt. Briedīši atlaidušies. Pēdi svaigi, jo tagad burtiski nesen vēl tāds purināja pa virsu. Viņš tā ir ritīgi svaiga. Nu, tā ideja tāda, ka zinot šo reliefu, upes līkumus, vigas, kur viņi noteikti neies, upi, kur noteikti neies. Šitam tāds ļoti laba vietiņa, kur paieties pa pēdu. Šis te meža masīvs ir ļoti, ļoti liels, tā kā tāda mega laimes spēle vispār. Biedz ir uzkāpt viņiem virsū, un nākamais, ka viņi aiziet gar mums. Bet rezultātā es gāju, un viņi bija gulušies kādas 3 vietās. Izgulēts, izmīņāts, aiziet tālāk, un pēdējos kaut kādos 400 metros es jau skatos, ka jau paliek jau tā pēdiņa tāda ļoti svaiga. Es ieminu blakus savējo, tā kā tieši tāda pati. Tad tūlīt būs. Es jau lavos, es jau uzmanīgi lavos, un es kā nāku pāri tam kangaram. Šajā pašā vietā 6 lieli brūni briežu dibeni. Bet es esmu tādā pozīcijā, ka es varu izšaut tikai vai nu izstiepies pilda augumā, vai nu jāiet uz priekšu. Nu, un tur priekšā zariņi, tas pārlīd pāri kaut kā. Bet nu veiksmīgi, jā. Šāviens, un pēc tā šāviena arī viņa apjuka. Viens uz mani vēl padeva virsū. Arī virsū vienu gotiņu uzskrēja. Es vienā brīdī dzirdēju, kā nobrīkšķi. Jā. Tas, laikam, tu biji tu vai brieži kaut kā te pamanīja sakustējās? Pirms vai pēc šāviena? Pirms šāviena. Bija krakšķis tieši šajā virzienā. Viņi nepamanīja. Tas bija burtiski, sekundes 5 varbūt. Ka brikšķis un šāviens pirmais. Varbūt, ka viņi pacēlās tad, kad es gāju pa to pusi, panācu uz šejieni un palika. Un man tālāk nedzirdēja, jo es sanāk, es gāju pa vigu, pa leju. Tad varbūt viņi saminstinājās kaut ko uzkāpu, un to es sadzirdēju. Baigi labā dzirdamība. Jā, un kas tālāk notiek? Man ir brieži, viens briedis nomedīt, brieži aiziet uz to pusi, un pēc brīža ir vēl šāvieni. Reku brieži aiziet, brieži. Tur apmēram būs. Koks priekšā. Koks priekšā. Ir. Redzējās. Nu ko, varam teikt, ka medības ar pieiešanu strādā, komandas darbs.
Operators čempions, klusi gāja, malacis. Tagad atliek sazvanīt puikas, kas noticis, un tagad sākās tā otra lielākā daļa, kad no šejienes, cik te būs jāvalk ārā, 400–500 m. Tad jau veidināšana tepat uz vietas, tad teltī, kā teikt, darbs, katli sildās. White man's hell. One man's dunk. Yes. One man's high. Yes. Un te tas foršais, ka tu vari to... Jā, tevi nedzird, tāpēc, ka tu ej pa leju. Jā. Un es nekad nebiju piegājis tik tuvu briežiem. Arī sniegs ir perfekts, nav skaļi, Jā. vēži pareizi. Jā. Forši. Un kā tev? Nu, man arī. Sandrs visu centīgi nofilmēja, mēs kā pēc grāmatas ejam, tur tā jābūt, bet iet visam citu kompāniju. Cita kompānija? Jā. Hobā, un tur ir nodzīvots kapitāli. Parādām visi, kā kur gulē, kur ēduši, kas ko kā. Tā kā vēlreiz. Tagad pie darbiem, ne? Pie darbiem. Viss ir izdarīts. Jā. Kulinārie darbi tagad mūs gaida. Jā. Šefovā līmenī. Jā. Svarīgs moments šāda tipa medībās ir ekipējums. Attiecīgi tas, ko mēs valkam mugurā, ko mēs liekam uz muguras. Jo nu vakar mums bija 11 km uz kājām. Attiecīgi visu dienu no rīta pēc brokastīm izgājām un ar tumsu tikai atgriezāmies. Līdz ar to jāpadomā, ko tad mēs ņemam līdzi šādā pasākumā. Pirmais būtu, ja skatāmies no apakšas uz augšu, getras obligāti, nevis getras, bet bahilas. Bahilas obligāti, jo sniegs ir dziļš. Novalkam nost foršas aussas kājas. Tālāk uz augšu man patīk tomēr šī te krūša soma binoklim, kurš šajā reizē pat nav izņemts ārā, bet šīs te mazās somiņas. Patrons čaulīti izšautā, vējam noteicējs. Tādas visādas mazas lietiņas niansītas. Tālāk par mugursomu. Es esmu atradis, jau, manuprāt, savā pasaulē izcilo medību mugursomu, kurā es pēc medībām, tad, kad man ir tikai jāiet un es vairs neplānoju medīt, es varu ielikt iekšā ieroci. Ierocis ir ielikts, un tad attiecīgi arī ģērbšanās. Es ģērbjos riktīgi pa kārtām, tātad principā pavasara, rudens, vasaras jaka, apakšā mazāk dūniņa, termoveļa, tādā veidā pa slāņiem, jo ejot, biezs sniegs paliek karsti. Mēs kaut ko varam novilkt nost, ielikt somā. Bet somā savukārt atkal ir svarīgi ielikt pavisam silto jaku. Jo tad, kad mēs apsēžamies atpūsties vai veidināt dzīvnieku vai vēl kaut ko, tad ir svarīgi, ka mums ir ko uzvilkt mugurā. Tēja līdzi padzerties, ūdens līdzi padzerties. Un šai somai, attiecīgi, ierocim nodalījums ir starp priekšējo un aizmugurējo somu, jo arī priekšējā soma darbojas kā atsevišķa. Ar 4 klipšiem noņemam nost, atsevišķas muguras lēncītes. Un tas noderētu labi droši vien suņu saimniekiem, kas ikdienā daudz un regulāri iet klāt, kad suns strādā. Un tad mēs varam atstāt lielo somu bāzē vai mašīnā, kur vajag. Un tad ir mazā soma, kurā ir darba cimdiņi, pieres lukturīts vienmēr, zāģīts, pirmās palīdzības komplekts. Tādas mazas niansītes, kuras tomēr savalkot kopā ļoti, ļoti labi strādā. Un ir skaidrs, ka ar šo somu, ja kaut kādā mistiskā veidā es esmu apmaldījies un man ir jāpaliek mežā, man šajā somā ir viss nepieciešamais, lai es varētu paēst 2 ēdienreizes un pārgulēt nakti daudz maz komfortablos apstākļos. Un tagad mēs ķersimies pie visgaršīgākās sadaļas.
sestri rokām silti dvēselē. Lūk, gatavosim briežu priekšējo plecu. Līdzīgi kā buku atklāšanā gatavojām kazanā, man liekas, šajās temperatūrās kazans par ir ideālākais, jo temperatūra būs konstanta. Ārā ir mīnus. Labais cilvēks Arvīds ir iekūris jau ugunskura. Krišāns vēl strādā pie brieža. Jo kas šeit ir svarīgs moments, dzīvojot šādi te vairākas dienas ārā, ka visiem visu laiku ir jārosās. Kaut kas ir jādara. Malka jāsazāģē, malka jāatvelk, jāsaskalda, jāiekurina plītiņa, tas. Un šitā komanda, kas šajā reizē ir vienkārši unikāla, vienāds sakot, gatavosim brieža priekšējo plecu. Ja te ir kauliņš, kas iedos sulu. Te ir pietiekoši daudz foršas gaļas. Mēs esam palikuši tikai 4. Garšvielas no gurniņa, kā teikt, tomātiņš, burkāniņš. Nu tā, asketiski. Nekā daudz mums lieka nav līdzi. Vienāds sakot, strādājam. No? Arvīds hamakā gulēja 2 naktis. Viņš vienīgais tāds īstais spartietis, vai ne? Mēs siltumiņā tur iefilmē to, Džek. Es tikko laikam dabūju Pepī garzeķi. Labi. Es sajūtu, jā. Bija. Kumbriņš. Nu jā. Šis te ir brieža krūšu kurvis vidiņš. Ļoti izcils, viņš tā kā tāds skrimslis. Viņš iedos vēl vairāk buljona. Vienāds sakot, būs bomba. Visi rosās. Māte Irbe. Cilvēks, kurš vienmēr aiz kadra. Tagad ir kadrā. Sasodīt. Ai, Jēzus Marija. Kas tas ir? Tas ir kazans. Tas ir mūsu kazans, tas ir mūsu brālis, kurš izdara ļoti daudz mūsu vietā. Gaļa ir salikta. Ko mēs izdarīsim? Lai buljons būtu labāks, piemetīsim tomātus. Ko tā, vesels? Jā, vesels tomātus. Un mēs pat sīpols arī daudz ko neko nedarīsim. Nogriezīsim to, kas mums nepatīk. Nogriezīsim. Vienmēr iebjās. Nogriezīsim. Es nogriežu, tas ir vienskaitlī. Un, ja kaut kas nepatīk, griežam nost un to visu buljonā. Bet ko tas kazans atļauj, tā kā, viņš visu paņem, ja? Ko kazans dara? Kazana būtība ir kā ātrvāramais katls. Viņš ļoti augstā temperatūrā vienkārši paņem no kauliem, no locītavām visu to struktūru izārda, tas aiziet buljonā. Un mūsu svarīgā daļa ir ne tikai, lai mums ir gaļa, bet lai mums ir buljons. Un kazanu drīkst pildīt tikai 2/3. Nu, apmēram līdz šai vietai. Nu, normāli būtu tā, ka mēs viņu mazliet pacepinam sākumā, bet īstenībā mums ne jau šajos apstākļos. Mums ir mazliet ziemārā. Lietosim mūsu slepeno šo te garšvielu, bet liksim viņu maz, tāpēc, ka viņa ir slepenā. Filmētājs mums ir Jānis tagad. Viņš tur kustina kameru, iespējams kaut kas nav fokusā un tā. Bet uzreiz liekam sāli, nečakarējamies, nav mums nekāda tā kā Michelin virtūte,
Mēs vienkārši uz sajūtu. Nu, Mišelins, kā saka, atpūšās. Tur ir komentāri. Baltās zvaigznes mums ir. Mišelīna, Un- baltā zvaigzne, jā. Un tagad ir viena ļoti svarīga lieta, ko es gribu pateikt. Visiem tiem, kas brauc pēc avotu ūdens. Es ļoti daudz redzu cilvēkus, kuri brauc uz avotu pēc ūdens. Un es redzu, ar kādiem spaiņiem viņi nāk. Un nevienu cilvēku es neesmu redzējis, kas nāktu ar šādiem spaiņiem. Es tos spaiņus neražoju, es viņus neizplatu, bet, draugi mīļie, ņemiet vērā. Tās pudeles 5-litrīgās, ko jūs nesat, viņas ir izmantojamas vienu reizi. Šī plastmasa ir izmantojama vairākas reizes. Un tāpēc, ja jūs vedat no avotu ūdeni sev mājās, tad vediet viņu atbilstošā spainītī. Saprotiet? Tas ir ļoti svarīgi. Jūs vediet... Cik daudz mums ūdeni taču jāpievieno? Nu, vienojam ūdeni pēc sajūtas. Nu, tad ne jau visu aizliesim ar ūdeni, bet, nu, reku, nāc apsties. Ūdens ir, nu, tāds arī 2/3. Lūk. Un uz cik stundām? No brīža, kad sāks vārīties, un to mēs redzēsim pēc ventīliem, no tā brīža stunda 20 maksimums. Un ņemam nost. Un varēs, kā saka... Mums ir vēl viena, piedošana. Mums ir vēl viena slepenā garšviela. To mēs nevienam nesakam, kas tā ir, bet mēs viņu arī pieliekam. Jums katram jābūt ir sava slepenā garšviela, ko jūs pieliekat, kas jums patīk pēc garšas. Tas arī viss. Punkts. Aizslēdzam to tēmu ciet. Tas, kā tur viss ir, katlā vienalga viss savārīsies. Tagad nākamā tēma. Daudz prasa, kā aiztaisīt to katlu. Vienkārši. Uzliekam, te jābūt blīvītei. Blīvīti uzliekam virsū. Pēc tam uzliekam šitos te aizslēgus, pagriežam. Un tagad ir jautājums, viss prasa, cik ļoti vajag griezt. Vai griezt uz sajūtu. Piegriežam, jūtam pretestību, bišķiņu vēl, punkts. Viss, vairāk nevajag. Pārbaudām ventīlus. Ventīļus, kur mēs varam noņemt nost. Ventīļi vienkārši uzspraužam virsū, pārliecinamies, lai viņi staigā. Viss. Liekam uz uguns. Baba!
Arī. Tik mīksts nekad nav bijis. Šodien medīt briežu taču. Tāds ir. Man kādu reizi bija viena ļoti interesanta saruna ar budistu mūku. Tas bija Mjanmā, kur vairākas dienas mēs pavadījām kopā sarunājoties. Un es viņam prasīju, kā tu raugies uz medībām, jo tomēr budistiem galvenais nosacījums ir ahimsa, nenogalināt. Un tad mēs par to runājām, un viņš teica, no enerģijas viedokļa, tas, ka tu pats esi mācījies un kļūsi par mednieku. Tu esi devies medībās, iztērējis savu enerģiju, tu esi pielavijies dzīvniekam, nomedījis, beigās pagatavojis viņu un padalījies ar to visu, ar savu ģimeni, draugiem un radiem. Viņš ir labāka enerģijas apmaiņa īsti būt nevar. Tā nu arī mūsu šī ekspedīcija ir noslēgusies un, kā redzējāt, garšīgi. Bet kamēr mēs gaidām nākamo raidījumu, kur būs arī gana interesants, kurā runāsim par roņu populācijas, kā teikt, uzlabošanu, kontroli un arī medībām, kas šajā gadā notika pirmo reizi. Tikmēr noteikti ir iespēja aizbraukt uz Dagdu, it sevišķi tie, kas dzīvo tanī pusē, jo tur notiek reģionālā trofeju izstāde. Ļoti interesanti, tanī Latgales pusē sen nav notikusi, un tur īpaši vērība ir vērts pievērst tieši alņu trofejām, kuras citā Latvijas daļā varbūt nav tik daudz. Tāpatās 15. martā noteikti aicinu pieteikties uz Sijā ieroču organizēto šaušanas tādu kausu, kurš ir vairāk domāts kā mednieku kopā sanākšana, patrenēšanās, ļoti interesants šaušanas disciplīnas, pilnīgi visi ir aicināti. Tas notiks Kuldīgā, informāciju varat atrast internetā. Bet jā, mēs tiekamies jau pēc mēnesi uz Mežu takas RTV, YouTube'ā, roņu medības un vēl kaut kas aktuāls, skaists un interesants. Šaujam garām un tiekamies uz Mežu takas.